Tas būs sāpīgi, bet turpini kačāt. Es tikko aizvadīju savu 29. dzimšanas dienu, un ir 7 tēmas, īstenībā piedzima 07, 07, 97, un man ir tādas 7 tēmas, kuras es sapratu savā dzīvē. Un šeit es vēlos paplašinātāk dalīties ar tajiem maniem trumpiem un vēl padziļinātāk ierakties iekšā dzīves piemēros, lai tu justos īpašāk, kad es tiešām to saku kameras priekšā, jo es uzskatu, ka piemēri runā viskaļāk. Es biju tikko intervijā. Tev būs iespēja viņu noklausīties. Es tiešām centos nefiltrēt, ko es runāju, teikt, kā ir. Es tā bieži vien daru, bet tik un tā ir kaut kādas varbūt tēmas dziļākas, kuras vai nu es pastāstu šeit Spotifyā, vai nu skatuves. Man patīk būt ļoti atklātai, un viena no manām atslēgām, kas man ir ļoti, ļoti palīdzējis pa dzīvi, līdz šim brīdim sasniegt to, ko es esmu sasniegusi, ir mana pašpārliecinātība. Man viņa vienmēr ir trūkusi. Es bērnībā, tieši godīgi, es futbola laukumā varēju spēlēt bumbu un nepateikt nevienu vārdu, jo man bija bail izteikt kādu komentāru, par kur neviens nesmiesies, un tas man ielika važās ilgus gadus. Tāpēc strādāt pārdošanas industrijā manos 20 gados mans bija ļoti smags pavērsiens. Es sapratu, ka es pazaudēšu darbu, ja es nesākušu pārdot. Tas mani izaicināja vērt vaļā savu muti un būt pārliecinātākai. Un kas bija pirmie trigger momenti, kāpēc man bija bail izteikties? Pirmkārt, tas bija jau iepriekšējais fails par to, kad tavs komentārs nav pietiekami labs, kad tavs joks nav smieklīgs, skatiens par to, ka tu izteicies tagad nevietā. Un tas viss mani tik ļoti nopresēja, kad man vieglāk bija vienkārši nerunāt. Es nezinu, vai tu esi runātīga vai nē, bet noteikti tu filtrē, kādā vidē tu vari izteikties. Nē. Man tikko es biju Cēsu Alus sapulcē, kurā es arī, es teikšu godīgi, es sajūtos tik cieņpilna, kad es varēju sēdēt Cēsu ofisā ar 15 teiksim, tā, vadošajiem līderiem šajā uzņēmumā, un viņi visi bija krietni vecāki par mani, varbūt pat 2 tik. Un es sajūtu, ka es nevaru brīvi izteikties, jo es nejūtu lielu pārliecību par to, ka mans komentārs ir vietā. Un es sapratu, ka šis ir next, kas man ir jāstrādā. Jo man likās gadi un viņu pieredze neļauj man izteikties brīvi. Un man tas ārkārtīgi patikās, jo tā bija vide, kurā es sapratu, ka es varu augt. Jo noteikti tev ir tā vieta, kurā tu vari izteikties ļoti brīvi. Ne? Mājas varbūt starp kolēģiem, tur būt tāda, kā tu esi. Bet ielikt tev citā vidē, un tu vari uzreiz aizvērties. Tu zini, kad pie šī tev ir jāstrādā. Mana pārliecība rodās man brīžos, un es gribu, lai tu šo pieraksti, lai sāktu pie tā strādāt. Pirmkārt, nebaidīties būt arī vienai. Šis ir moments, kas man ļāva kļūt vēl pašpārliecinātākai, jo mums visiem patīk būt piederīgiem pie kaut kā. Pie komunas, pasākumā, vietā. Jo tajā brīdī tu jūties īpašāks. Tas kačā tavu pārliecību, jo tikko tu biji tajā pasākumā ar šādu nosaukumu. Vai tagad tu biji draugu lokā starp šādiem cilvēkiem. Vai tevi uzaicināja darba kolektīvā un tu biji starp līderu spēcīgākajiem. Tas tev ko dod? Mugurkaulu, tu jūties pārliecinātāk, jo tu esi daļa no kaut kā liela. Loģiski. Bet es tagad netiecos pēc kaut kādas latiņas, es tiecos pēc tā, ka es varu būt arī viena, un man ir tik labi. Jo tas nozīmē, ka, es būšu godīga, ir cilvēku grupa, kas tiešām ir sasniegusi vairāk, un tavā dzīvē noteikti ir šādas arī autoritātes.
Un tikai šie cilvēki, kas ir sasnieguši, viņi zina šo sāli, kā tas ir, ka tu vari būt viens un tev ir labi. Jo tu esi pārliecināts par to, ko tu dari. Tava vīzija, tavs redzējums, tu zini. Tev nevajag kādu piederību, lai sajustos īpašāka. Kā man mamma vienmēr teica, ar mani un Dievu ir pilnībā pietiekami. Un tad Dievs tev noteikti tavā dzīvē dos cilvēkus, kas kā magnētiņš tev pievilksies klāt. Jo tas, kas ir nepieejams, tas, kas reizēm neizrāda varbūt arī interesi par tevi, ir tas, kas mūs var arī piesaistīt. Bet nedomā par benefitiem. Vairāk domā par to, ko tu dari tajā laikā, kad tu esi viena. Vai tu tiešām mācies, izskolojies, velti laiku Dievam, klausies dievkalpojumu, varbūt tu sporto, varbūt tu domā par nākamajiem plāniem. Bet tas kačās tavu pārliecību. Otra lieta – nemitīgi mācies. Es neklausos vienkārši tāpatās podkastus. Reiz pa reizē jā, bet ja godīgi, varbūt reiz 3 nedēļās. Tā nav mana ikdienas aizraušanās. Bet tad, kad es klausos tiešām tā ļoti vērtīgi ar domu, ka mana kastīte tagad ir tukša, esmu gatava uzsūkt jaunu informāciju, jo esmu gatava arī ņemt un arī izpildīt. Nav jēga piebāzt savu prātu ar dafigiša informāciju un zināt, ka tu to nespēsi realizēt. Mans viens no tādiem lielākajiem ieteikumiem, tad, kad tu esi tiešām gatava paņemt to, pierakstīt un reāli arī darīt, bet ja tev pilns kauss tagad ikdienā ir reāli ar darbiem, tev ir projekts aiz projekta, idejas aiz idejām, tev ir pilns viss, kas tev ir jānofokusējas uz tiešām kvalitatīvu tavu darbu, un tu nevari vēl iebāzt sev mācības, jo katrā podkāstā tu kaut ko paņem un mācies. Tāpēc es vienmēr cenšos to darīt tad, kad man ir ok, man visi pamati ir stabili, esmu gatava uzsūkt vēl un uzreiz to darīt. Jo pretējā gadījumā tas ir vienkārši kā magnetofons, ko tu laidi. Man ļoti palīdz dievkalpojums. Tas ir tas, ko es klausos katru dienu un reizēm pat pa vairākām reizēm, jo tas ir tas, kas dod nevis tev gudrību, bet tas tev dod sirds mieru, tas tev dod pārliecību par to, ka tajās lietās, kur tev šodien ir jāiet, Dievs tev vadīs. Varbūt es varu būt šis mikrofons, kuru tu klausies ik rītu, lai stiprinātu sevi. Jo arī caur manām lūpām tev var atskanēt šis stiprinājuma vārds, kas tev vienkārši ir nepieciešams. Lai tu varētu mierā uzvilkt savu bruņu vesti un doties karā. Man katra diena ir kā tāda kara diena. Man cīnies pats ar sevi vai ar apkārtējiem. Trešā lieta, kas man ļoti palīdzējusi, ir būt pārliecinātai par sevi. Tas, kad es esmu vienmēr arī centusies pati sev pierādīt, kad es esmu laba. Un es to pierādu ar saviem darbiem. Es arī tikko biju intervijā, uz kuru man jautāja Elīna, kā tu vari tik koši ģērbties? Tu, kad brauc, tev pa perimetru var redzēt. Tava reputācija, skaļie virsraksti. Kādam tu patīc, kādam nē. Man atbild bija tikai viena. Lai mani darbi runā skaļāk par mani. Tev es varu patikt. Tev es veikalā ne tā pasmaidīju. Te es varbūt pāri ceļam pārskrēju uz sarkano gaismu. Un ir daudz momentu, kur man var pārmest vai pateikt, ka esmu kļūdījusies. Jo esmu cilvēks, tāds pats kā tu. Bet vienmēr esmu teiks, lai man darbi runā skaļāk par mani. Tas nozīmē, ka darbs pie sevis ir vissmagākais un grūtākais, un to nav gatavi darīt visi. Tu esi savs vislabākais projekts. Pēc tevis var redzēt, kā tu veido dzīvi, kā tu veido attiecības ar sevi un vai tu vispār strādā pie sevis. Pierādi ar saviem darbiem. Man patīk kā Jasons.
Mammu, mēs varam nopirkt man saldējumu? Jā, Džesīt, ja tu būsi paklausīgs, mēs noteikti nopirksim tev saldējumu, jo saldējumu mēs pērkam tikai paklausīgiem puišiem. Tā Nauris vienmēr saka. Un Džesīts, es būšu paklausīgs. Un vienkārši atliek mums attaisīt mašīnas durvis un iziet ārā, kad nē, šito es nevilkšu, nē, šito es neņemšu, es gribu ņemt mantiņu, es varu paņemt 5 mantiņas, nē, kur man skūterīts, mām, es gribu dzert. Džeisīti, mēs tikko sarunājam, ka tu būsi paklausīgs un nepagāja minūte. Varbūt arī tu savā dzīvē soli, kad pienāks tas īstais brīdis un tu sāks kaut ko darīt un tavā dzīvē viss mainīsies, bet ar darbiem tu to neparādi. Man liekas. Man pašpārliecinātību arī kačā, un to tu vari paņemt priekš sevis. Tādi īstie draugi, kas māk novērtēt to, kā tu mainies un transformējies. Jo reizēm tev var kāds svešs cilvēks pateikt, jā, tu esi malacis, un tev tas nenozīmēs tik daudz, kā, ja, piemēram, tev to pateiks tuvais cilvēks. Man ir tāda draudzene Anniņa, mēs tikko sēdējām manā dzimšanas dienas pasēdēšanā, un viņa man izteica to frāzi, viņa saka, Elīna, es abrīnoju tevi par to, kā tu mainies. Un zini, tagad es tevi iepazinu, tu biji pilnīgi pretstats tam, ko es redzu tagad. Un viņa joprojām ir man līdzās, bet viņa nekad neaizliedza, viņa nekad nepārmeta man. Un, viņa saka, agrāk, mēs katru reizi, kad tikāmies, mēs runājam tikai par tevi. Un tu biji tik, tavu viedokli nevarēja neviens izšaudīt. Tā kā, lai ko tu pateiktu, ir tikai tavs viedoklis un viss. Viņi saka, bet ir pagājuši tik daudz, tā kā ir pagājuši pāris gadi, un es sēžu ar tevim tagad pie šī restorāna galda, un es saprotu, ka tu pat negribi runāt par sevi, kā tu gribi zināt vairāk par mani. Tu interesējies tik padziļināti, es jau neesmu tāda runātāja, un man pat reizēm es nezinu, kā lai tev atbild, bet man tā silda sirdi, kad tu interesējies par mani patiesi. Un tas deva man pārliecību. Un ziniet par ko? Par to, kad esmu uz pareizā ceļa, jo Dievs maina sirdi. Un ja tev šķiet, kad ir daudz lietas, kuras tu savā dzīvē dari round and round, Dievs var un grib tevi mainīt. Un tikai Viņš ir spējīgs tevi izmainīt. Es par to runāšu vēl nākamajās sērijās. Kā tas notiek dzīvē. Bet tas, ko es tev no sirds novēlētu, esi pašpārliecinātāk par sevi. Un pārliecību, kas man dod, tas, ka es zinu, ka esmu Dieva bērns. Un Viņš ir mans labākais draugs. Man nav vajadzīga draugu atziņa obligāti, lai es justos pārliecināti. Man nav vajadzīga komūna, kurai es varu piederēt, lai es justos labi. Man nav vajadzīgas materiālās lietas, kas iedod man zīmogu spieris par to, ka tagad esmu gan laba. Ar tevi un Dievu ir pilnībā pietiekami. Un ļauj Viņam strādāt pie savas sirds. Jo pašpārliecinātība, tas nav nekas slikts. Ar to tu vari iegūt cieņu, ar to tu vari iegūt ietekmi, ar to tu vari sasniegt lielas lietas. Jo neviens nevēlās sakot līdzi tam, kurš apšauba katru savu kustību. Vai dejošanas nodarbībā mācoties no trenera, kurš nemitīgi šaubās par to, ko tad mēs īsti dejosim, kā tu tā kustība īsti ir jādara, vai tu gribēsi nākt uz šiem treniņiem, ja tu pats stāvi kā students mācies un tev vēl tur grīļojās deju nodarbības skolotājs. Netaču. Mēs gribam, ka mums ir pārliecināts treneris, patīk mums viņa viedoklis vai nē. Mēs nākam un mēs zinām, ka mēs esam pie trenera, kuram ir mugurkauls. Un es gribu, lai arī tev tāds ir. Es gribu kopā lūgt ar tevi. Debes Tēvs, es tev pasakos no sirds par to, ka tu man ļauj sadzirdēt lietas, kas man ir jāmaina manī. Palīdz man būt pašpārliecinātākai. Kas ir tie momenti, kas man neizdodas? Palīdz man tos mainīt.
Paldies tev par jauniem izaicinājumiem, par jaunām darba telpām vai vide, kurā tu mani iemet, kas man ļauj saskatīt tās lietas, kur man tiešām pie sevis ir vēl jāstrādā. Es paņemu to kā izaicinājumu un esmu gatava to darīt. Dievs dod man jaunu iespēju, kur tad man ir iespēja iepazīt sevi pa īstam. Iemet man tajā augstajā ūdenī, lai spētu saredzēt, kas te mani trigero. Un palīdz man arī mainīties, jo tikai tu man spēji mainīt tā, kā es pati nekad to nespēšu. Jēzus Kristus vārdā.